Okay, šodien parunāsim par to, kāpēc man un arī daudziem citiem izskatās, ka šī dzīve ir spēle. Un kāpēc tik ļoti lēts acīs tas, kad ir pamanāmi ik pa brīdim spēles noteikumi. Un tātad tas ir tikai modelis, tas ir tikai mans viedoklis, un ja detaļās es kļūdos, es labprāt dzirdu arī konstruktīvu kritiku. Un mana karte nav realitāte, un viņa papildinās nepārtraukti. Tātad tas ir īsts disklēmers. Un mēs pamanām ik pa brīdim, ka mūsu domām, mūsu kaut kādai perspektīvai, mūsu sajūtas ik pa brīdim uzģenerē mums kaut kādas notikuma patērnus. Un bieži vien cilvēki ir iesprūduši tajās, kuras viņi vēl joprojām nevar atrisināt. Teiksim, no vienas puses grib izbēgt no attiecībām ar konkrētu tipu cilvēkiem, bet atkal un atkal atrod sevi tādās. Vai arī tas ir saistīts ar darbu vai ģimeni vai vienalga ko. Un pēdējā laikā zinātne sāk, tā skaitā galvenokārt īstenībā kvantu fizika, nonāk līdz tam, kad vācās pamazām pierādījumi par to, ka nevis no matērijas ceļās apziņa, bet no apziņas ceļās matērija. Tātad sākumā ir apziņa. To var konkrēti pateikt, ka apziņa ietekmē matēriju un ļoti smalkā veidā pagaidām. Tie pierādījumi, tāpēc, ka tās metodas, ar kurām tiek veikti tie pētījumi, ir ļoti precīzi un, teiksim, mēģināšana ietekmēt nejaušības ģeneratoru, teiksim. Tas var būt monētiņas mešana, ja 50 uz 50% ir jābūt, kad izkritīs gan viens, gan otrs, tad tik līdz cilvēka apziņa pieslēdzās un vēlās un vizualizē to, lai būtu vairāk nokrist monētu uz vienu pusi, tad viņa statistiski nokritīs aizvien vairāk. Katram cilvēkam ir savādāk šī spēja ietekmēt to statistiku. Un tas ir trenējums, bet jautājums par to, kur ir cilvēka fokus. Ja cilvēka fokus ir uz to, ka viņš reaģē uz to, kas jau ir noticis realitātē, tad tā būs vienmēr cīņa ar pagātni. Cilvēks ir iesprūdis tajā, kas jau ir noticis, tā priekš viņa ir realitāte objektīvā, bet vienlaicīgi viņš atsakās no spējas ietekmēt nākotni. Jo tas, ka mēs sākam ļaut sev izvēlēties kaut kādus scenārijus nākotnes un sākam viņus formēt savā apziņā, tas ir tas, kas ietekmē nākotni. Nevis tas, ka mēs esam ieķērušies kaut kādās lietās, kas jau ļoti iespējams ir jau izspēlētas, un pievēršana uzmanību viņām tikai rada to, ka viņas atkārtojas atkal un atkal. Un parasti tas ir cilvēkam ir vidēji 7 reizes lielāka uzmanība vērsta uz negatīvajiem aspektiem, tāpēc, ka tas vienkārši ir saistīts ar mūsu iepriekšējo izdzīvošanas periodu, kad mēs vēl nebijām uzbūvējuši tādu pasauli, kurā mums izdzīvot ir diezgan vienkārši. Tad mēs dzīvojam aizvien labākā un labākā realitātē, un tikai tas, ka mēs esam iekrampējušies kaut kādās vēlmēs kontrolēt kaut kādus sīkumus no tās realitātes, tikai tas mums traucē veidot aizvien produktīvāku dzīvi. Un tas ir saistīts pamatīgi ar fokusu. Bet kas ir svarīgākais, pie kā es gribu atgriezties, pie tā, ka apziņa nepārtraukti formē realitāti, bet ir jāsaprot to, ka nebūtu spēles, jo nebūtu robežu. Tātad šahs arī ir spēle tikai tāpēc, ka tur ir kaut kāda noteikuma, tu nevari iet kā pagadās ar kauliņiem. Tātad tev ir kaut kādas ja 2 cilvēki spēlē savā starpā, tad viņi abi ir novienojušies par noteikumiem, un tā saucās noruna. Un šai realitātei arī ir sava noruna, pie kam viņa var būt ar variācijām. Indijā, teiksim, varbūt ir cita noruna. Un no norunas nevienmēr ir atkarīga pati fiziskā realitāte, bet noruna rada tādu tā kā tepiķi virsū. Fiziskā realitātei, kas var arī slēpt kaut kādus viņas aspektus. Pieņemsim, Indijā ir pilnīgi pieņemts tas, ka mēs pārdzimstam. Rietuma Eiropā ir pilnīgi pieņemts tas, ka mēs esam vienkārši mehānistiski gaļas gabali, kas rūpējas tikai par savu izdzīvošanu. Un Indijā tie pētījumi tiek veikti daudz ilgāk. Vienkārši mēs to kultūru varbūt neņemam pa pilnu, bet viņi ir izpētījuši to, kad ir, teiksim, reģioni, kur pārdzimstība notiek dažādiem spēles noteikumiem. Teiksim, vienā reģionā tad ir 5 reizes jāizdzīvo sievietes dzīve, un tad 5 reizes vīriešu dzīve, un citos reģionos mainās vienkārši šķietami randumā, un citās vietās atkal ir viena dzīve tāda, otra tāda, un skaidrs, ka tas ir viens no spēles noteikumiem, ka mums ir jādzīvo gan tādas dzīves, gan tādas. Izskatās, ka tie spēlētāji, kas izdzīvo vairākas dzīves, teiksim, pēc kārtas vienā ķermenī, viena tipa ķermenī, nākošajā viņiem rodās grūtības adaptēties. Teiksim, ja vairākas reizes ir nodzīvots kā sievietē,
Protams, kad ir grūti adaptēties būt vīrietim un otrādi. Tā kā tas nav nekas, par ko varētu izteikt sašutumu. Tas ir vienkārši daļa no tā, kā lietas strādā. Un mūsu uzdevums ir iemācīties adaptēties arī spēles noteikumiem un saprast to, kā mēs varam izmantot tos savas spējas un spēkus un apgūt visu to. Jo mums netiek visiem doti visi spēki, un tas nav vajadzīgs. Teiksim, ja tu esi piedzimis ar noslīci uz matemātiku un teiksim, fizisko aktivitāti, tad vairāk tev īsti nevajag slēgt klāt, jo tev vienkārši nebūs laika, lai pilnvērtīgi attīstītu tavus talantus. Un tāpēc ir ļoti svarīgi iemācīties atrast tos talantus. Es ieteiktu paskatīties tādu lietu kā ikigai, kas ir japāņu psihiatrs, kas ir izstrādājis metodi, kā cilvēki var atrast to, kas patīk, kas padodas, par ko maksā un ko vajag pasaulē. Tātad no šitiem 4 elementiem sastāv tas, ka cilvēks uzreiz var sākt meklēt to savu dzīves jēgu. Un tas ir izstrādāts Okinavā, kur ir vislielākais cilvēka dzīves ilgums uz planētas. Un arī veselības līmenis ir visaugstākais, tāpēc, ka cilvēki vienkārši ir atraduši to savu vietu spēlē. Un tas padara cilvēkus laimīgus. Un ja mēs pieņemam to, ka mēs šeit dzīvojam salīdzinoši ļoti īsu brīdi, ir ļoti liela jēga izmantot to uz pilnu atdevi. Un tad, ja mēs pieķeramies bišķiņu vienam, tik pie pirmajām grūtībām mēs pārslēdzamies uz kaut ko citu, tad vienkārši nav iespējas mums adekvāti attīstīties. Mums ir sajūta, ka dzīvē nav stabilitātes. Un tāpēc Maslowa piramīda ir tomēr jāievēro, kad sākumā ir jāparūpējas par to, lai tu esi izdzīvojis, tev ir spēja izdzīvot fiziskajā realitātē, un tikai uz tiem pamatiem tu vari tālāk kaut ko vairāk būvēt. Jo savādāk, ja tu ik pa brīdim esi badā vai tu nezini, vai nomaksās rēķinus, tev vienkārši stresa līmenis neļaus adekvāti attīstīties, teiksim, mentāli un sociāli un citos virzienos. Un tās trūkuma sajūtas pārplūdīs tavās attiecībās ar cilvēkiem, un tas notiek visu laiku, un tāpēc sadarbība ar cilvēkiem ir tas, kas visvairāk spēj izpaust mūsu talantus. Jo viens ir tas, ka mums ir kaut kāds talants, bet ja mēs nemākam to integrēt sabiedrībā, tad iemācīties ar cieņu izturēties pret citiem, ievērot viņu intereses un veidot kvalitatīvas attiecības, tad mūsu talanti ir principā ļoti ierobežoti. Spēja mums ir viņus izpaust. Ja, tātad mums ir daudz lielāka cīņa ar pasauli, nekā tam vajag būt. Tāpēc regulēt savu emocionālo stāvokli un savu attieksmi pret citiem ir super svarīgi iemācīties. Pieņemsim, ka tu esi spēlētājs un ka tu vari izvēlēties, kādu spēli spēlēt. Un vienlaicīgi ir spēles noteikumi, kuros tev ir jāierakstās. Tu vari mēģināt ar viņiem cīnīties, un tu vari arī atrast vides, un kabatas, kurās spēles noteikumi ir nedaudz savādāk. Kamēr tu esi sabiedrībā ar cilvēkiem un neapzināti lasi viņu viedokli par to, kāda ir spēles realitāte, tev nebūs iespēja uzzināt īsto, jo tā sociālā vide ir baigi ietekmēta no cilvēku viedokļiem, un ļoti bieži populārākais viedoklis ir visnepatiesākais. Vislabākais veids, kā uzzināt patiesību, ir būt ar sevi un atdalīt tos sīpola mizas slāņus, kas ir uzbūvēti, lai izdzīvotu šajā sociālā pasaulē un fiziskajā, lai nonāktu atpakaļ pie tā, kas tu esi patiesībā. Un tas ir meditācijas un dažādu citu prakšu rezultāts. Un tu sapratīsi, ka principā tu vari būt diezgan brīvs šajā spēlē, un no tavas izvēles tavu izvēle ļoti ciena. Vienkārši viņa ir haotiska. Kamēr viņa ir haotiska, ar cik ir laika nobīda visiem tavām vēlmēm, tad īsti nav veida, kā tev parādīt. Ir veidi, bet tev ir viņi jāizsauc. Veidi, kā parādīt tev, kad tomēr par tevi rūpējās pasauli. Tas pieņēmums ir tāds, ka tu pats vari pirmkārt uzdot visus jautājumus, bet tev var atbildēt tikai tad, kad tu iekšēji nerunā. Jo tev ir viens kanāls, kas vai nu klausās, vai nu runā. Un ja klausās, tad klausās tikai vienu frekvenci, vienu kanālu. Un ja tajā kanālā notiek tie mentālie procesi, tad tu tikai ar viņiem vien spēlējies. Mentālie procesi ir ļoti svarīgi, lai formulētu realitāti, un viņi ir ļoti svarīgi, lai uzdotu jautājumus. Lai saņemtu atbildes, tev ir jāiemācās atslēgt tas kanāls uz brīdi. Tad atslābināt prātu. Un tikai tad tu vari cerēt, ka viņš pietiekami atslābs, lai tu varētu saņemt to atbildi. Jāiemācās sajust tā starpība no tā momenta, kad
Tu uzdod jautājumu, tu esi atslābinājis apziņu, un atnāk atbildi jau no citurienes vai no dziļākiem slāņiem, nevis no prāta aktivitātēm. Ļoti daudzas atbildes arī savilksies no iepriekšējās pieredzes, kā piemēram, jo tas ir vienīgais, kas mums var iedot saikni ar šo pasauli. Vai arī mēs aizmirstam bieži vien, ja mums sapņos arī izskaidro kaut ko svarīgu. Mēs apzināti varam to aizmirst. Zemapziņa neko nekad neaizmirst. Bet apzināti mums ir tomēr svarīgi arī apzināti atcerēties to, kas ir nācis kā atbildi, lai mēs varētu to integrēt labāk realitātē savā dzīvē. Pieņemsim, ka tev brīvā izvēle ir fundamentāla lieta tavā dzīvē. Ne tik ļoti citu dzīvē, lai gan mēs ietekmējam viens otru pamatīgi neapzinoties to. Pieņemsim, ka tavā dzīvē tava brīvā griba ir fundamentāli svarīga. Un tu vari spēlēt, kādas spēles tu gribi. Mēs visu laiku ģenerējam spēles. Mēs visu laiku radām viens otram spēles, gan emocionālas, gan mentālas, gan visādas. Un tu vari izvēlēties, kādu spēli gribi. Rēķinies ar to, ka tām spēlēm ir sekas. Un to var saukt par karmu. Tavs mērķis, attīstoties šajā spēlē, ir atgriezties uz apziņu, ka tu esi viens ar visu. Pareizāk sakot, ka ir tikai viens. Un ka tu esi tas, bet arī citi ir tas. Tātad mēs visi esam tas pats, bet ne tāds pats. Un jo vairāk mēs integrējam mūsu sapratni ar to konceptu, jo ātrāk mēs varam attīstīties, iet uz priekšu uz to tā kā, no kā mēs esam izmesti ārā. Tā kā var iedomāties, ka maza daļiņa no apziņas ir atņemta atmiņa, iegrūst spēlē, bet viņa pati sevi ir iegrūdusi tur, tāpēc, lai attīstītos. Tad iegrūž sevi spēlē un tad pamazām lien no viņas ārā. Un meklē savus kanālus un veidus, kā tikt no viņas ārā. Un tas notiek caur vairākām mācībām. Un viņas iet tā kā pa stāviem. Un ir ļoti dažādas spēles, kas mums beigās noved līdz tiem pašiem secinājumiem, bet mēs attīstoties dažādos veidos kļūstam tā kā bagātināti. Mēs bagātinām pēc tam atgriežoties atpakaļ to kopējo es ar savu pieredzi, ar savu perspektīvu, ar savu pieeju realitātei. Un ir kaut kādi līmeņi, kuriem pāri nevar tikt, ja tu neesi sapratis to, ka tu esi fundamentāli tas pats, kas viss pārējais. Iemesls spēlē principā ir attīstība. Jā, tātad bagātināšana kopējā. Ar tavu individuālo ļoti svarīgo perspektīvu. Tas, ka varbūt kaut kādā ziņā tu esi pazaudējies, mēs visi esam pazaudējušies, un tas ir ar nolūku. Tam ir ļoti svarīga jēga. Un varbūt, ka tev nevajag saprast un atcerēties visu tieši tagad vai pat šajā dzīvē, bet jebkurā gadījumā, jo vairāk tu sāc iebraukt tajā, kā šie principi strādā, vienkārši kā rotaļa, jo vieglāk tev būs dzīvot šo dzīvi. Tad vajag iziet kaut kādām ciešanām cauri, lai tev pielektu pareizās lietas. Un tas nenozīmē, ka visas ciešanas dod pozitīvus rezultātus. Tas nozīmē, ka tas ir ātrākais veids, kā attīstīties. Būtnē, kas nemāk rīkoties ar realitāti, viņu tiek ielikta visādās spēlēs, lai saprastu, ka, teiksim, ja tu nodari kādam pāri, tad agri vai vēl tev tieši tādā pašā vai ļoti līdzīgā veidā nodarīs pāri. Un tas notiks, kamēr tev tā atmiņa sasiesies kopā un tu sāksi saprast to, kā tas strādā. Kāda sakritība ir. Kādam nozaga velosipēdu, man arī nozaga velosipēdu. Mēs pieņemam to, ka mēs nākam no vides, kurā mēs varam visu, ko iedomājamies, šitā dabūt. Un vienā brīdī mēs saprotam, ka baigā jēga iedomāties neko nav, tāpēc, ka tev nav nekādu baigo ciešanu un tu vari darīt, ko tu gribi tajos augstākas realitātes rāmjos, kas arī ir droši vien ierobežot kaut kādos veidos, bet stipri mazāk nekā šī. Vienā brīdī tu saproti, ka tev ir vajadzīgas grūtības, lai tālāk mācītos, jo pašam vienkārši nav motivācijas. Un tāpēc motivācija iet uz burkānu ir daudz svarīgāka nekā mums liekas. Jo, teiksim, ja mēs apzināti ejam uz kaut kādiem burkāniem, tad pātagu mēs nesagaidām. Protams, vienmēr būs kaut kādi aspekti, kurus mēs ignorējam, ejot uz vienu burkānu, mēs varam ignorēt citus aspektus, kuros mums jāattīstās vai jābalansē tas viss. Un tad mēs no tiem aspektiem dabūnam ar pātagu. Teiksim. Mums ir jābūt spējai gan rūpēties par sevi, gan arī savu vidi. Un ja mēs nerūpējamies par savu vidu, tad mēs vienā brīdī attopamies miskastē. Un tas ir ļoti svarīgi saprast, ka tā miskaste tā metafora attiecās uz pilnīgi visu. Jā, visu vidi, teiksim, arī sociālā vide. Ja mēs rūpējamies tikai par sevi un savām interesēm, mēs aizmirstam par sociumu un to vidi,
un tiem draugiem un cilvēkiem, kas mums ir apkārt, mēs kļūstam aizvien mazāk spējīgi ietekmēt un radīt. Mums ir iedalījums arī, protams, sugās un tā dvēsele, kad viņi, kamēr attīstās, viņi arī apgūst lielākus un lielākus spējus. Var iedomāties, ka sākumā mēs planējam vienkārši kaut kādās ūdenī, ja, teiksim, kaut kāda baktērija. Un kas trāpās, tur bišķiņi mēs varam pakustēties, un kas mums trāpās garšīgs, to mēs apēdam. Un mēs iemācāmies vispār eksistēt. Un mūsu prātiņš nav pietiekami attīstīts, lai mēs ārpus tā kaut ko varētu domāt. Un tad vienā brīdī mēs varbūt kļūstam par augu. Un tad mēs varam, teiksim, izbaudīt to, kā ir augam būt. Un tādā veidā pēc tam mēs iegūstam spēju kustēties apkārt, varbūt sākumā kā gliemezim, bet pēc tam jau kā lapsai. Un es pieņemu, ka tas ir tikai viens no attīstības ceļiem. Un iespējams, ka tas ir ceļš līdz tam, kad mēs kļūstam par cilvēkiem un sākam uzdot visādus stulbus jautājumus, kas es esmu un kāpēc es esmu. Līdz tam varbūt mēs nemaz tādus neuzdevām, varbūt uzdevām. Un mūsu kapacitāte radīt kļūst aizvien lielāka un lielāka, un cilvēcei tas izpaužas vismaz vizuāli kā tehnoloģijas dažādas rietumu domāšanā. Mēs pielūdzam tehnoloģiju, un ja mēs kaut ko nevaram nomērīt, tad mēs uzskatām, ka tā nav realitāte, bet mēs sākam pamazām arī nomērīt tādas lietas, kuras Indijas civilizācija jau runāja 10 000 gadus atpakaļ. Mēs radām visu laiku kaut kādas mentālās konstrukcijas, arī kurās mēs dzīvojam, tātad spēles dažādas, kurās citiem jādzīvo, teiksim, viens būs karalis un pārējiem tagad būs viņam jāsako pie kam. Ja liekas, ka tā ir kaut kāda, būtu baigi svarīgi attīstīties ārpus tā, bet ir tajos momentos, kad, teiksim, ciltīm nav vadoņa, tad viņas arī mūsu rakstos ir pieminēts tas, ka tauta meklēja ķoniņu. Viņi meklēja, kur varētu būt kāds, kas viņus vada, kas savalk kopā to grupu, un viņam varbūt ir kaut kāda iluziora cilts raksti, ja, ka viņš ir, vai arī varbūt viņš ir nācis no kādas augstākas civilizācijas un saprot kaut ko vairāk, vai vienkārši ir blakus karaļu valstī, kurā ir tā kā attīstītāki cilvēki kļuvuši, un viņš tā kā viens no tiem var nākt palīgā savest kārtību kaut kādam citam ciemam, un to pašu mēs varam arī redzēt šeit, kad valstis algo speciālistus no citām valstīm, kur kaut kas ir izdevies labāk, valstisku struktūru, kas kādā valstī strādā labāk, tad viņi noalgos to speciālistu pie sevis un palūgs viņam pakonsultēt un izveidot sistēmu tur. Un tieši tāpat varbūt primitīvākā līmenī cilvēki meklē kādus, kas bišķiņ vairāk saprot, kas var veidot struktūras, kas var izdomāt to, kā cilvēki var laicīgi parūpēties par sevi, lai pēc tam viņiem nav jācieš bada, kā veidot kaut kādas pilis un citas struktūras. Tātad tā mentālā tā spēja veidot spēles ir ļoti svarīga. Jautājums atkal, kā mēs integrējam to ar citiem, vai tas ir kā pakalpojums citiem, vai tas ir vienkārši, ka mēs uzspiežam savu ideju. Un tajās visās spēlēs veidojās mūsu dvēseles un vides, kurās viņas veidojās vairāk intuitīvākas un spējīgas izdzīvot kaut kādos nestandarta situācijās, un citās ir tādas, kas veidojās jau strukturētākas, tā kā labā un kreisā smadzeņu puslode. Bet beigās vienmēr vislabākā attīstība ir tad, kad mēs savadam kopā gan pretējās smadzeņu puslodes, gan arī dzimumus. Mēs esam iedalīti šajā spēlē dzimumos. Un tas ir ļoti svarīgs iedalījums un ļoti laba izdzīvošanas stratēģija, teiksim tā. Un mēs apgūstam ar katru reizi aizvien smalkāk to, kā būt vīrietim, kā būt sievietei un kā rūpēties par savu nākotni. Viena problēma ir tāda, ka tad, kad veidojās civilizācija, viņi vienā brīdī kad viņi iet projām no laukiem, rodās mazāka jēga no bērniem. Un tad, attiecīgi, vienā aspektā cilvēki kļūst gudrāki, bet citā aspektā viņi atkal kļūst dumjāki. Un tas notiek visu laiku caur dzīvēm. Mēs ejam un mums mainās spēle. Un mums liekas uz to brīdi, ka tā spēle ir vienīgā, bet tad, kad mēs nonākam tajā vidē virs spēles, viņi ir arī ārpus laika. Laiks ir vienkārši vēl viena dimensija, kurā mēs varam izkārtot notikumus. Tātad, ja mums ir divas dimensijas, kur mēs varam izkārtot, teiksim, mums ir viena dimensija, pirmā, kurā mēs varam, pa kuru sūtīt enerģiju, tātad tur ir svārstība, turpāt pakaļ, un tad ir otra dimensija, kurā mēs varam izkārtot uz plaknes, kaut vai zīmēt kaut ko, vai arī būt plakana būtne. Tātad tas ir kaut kādas schēmas būvēt, arī mēs varam uz divām dimensijām.
Un trešā dimensijā mēs jau varam veidot kaut kādas formas apjomu. Ja mēs pievienojam laiku, tad mēs varam viņā izkārtot notikumus. Tad viens notikums pēc otra, tāpat kā 3 dimensijās mēs saliekam mēbeles, 4. dimensijā, laika dimensijā mēs vienkārši izkārtojam notikumus. Ja. Tas ir tāpat kā izkārtot skatuves scenogrāfiju. Bieži vien cilvēkam transes stāvokļos, kas ir ļoti svarīgi iemācīties strādāt ar transes stāvokļiem, viņi apraksta to, ka viņi beidzot redz, kad mēs vienkārši spēlējam uz skatuves. Mēs izliekamies to, ka mēs esam aizmirsuši, kas mēs esam. Bet tā izlikšanās ir tik spēcīga, ka viņi var vienkārši atslēgt smadzeņu daļas, kas atcerās par to, kas mēs esam. Tas ir ļoti svarīgi, lai mēs varam izveidot sev izaicinājumu, tātad mēs ierobežojam sevi kaut kā, un pamazām mēs apgūstam tajā ierobežotajā realitātē to, kā ar viņu rīkoties, un kad mēs esam apgūruši to vienu slāni pietiekamā līmenī, tad mums ir nākamais slānis, kas jau ir daudz plašāks. Tāpat kā katra nākošā dimensija dod bezgalīgi vairāk iespēju, tāpat arī jaunas spējas saprast kaut kādas spēles daļas, dod mums iespēju uz tās bāzes būvēt jau lielākas daudz sistēmas. Un mēs visu laiku ejam tām spēlēm cauri, un viņas ir ļoti interesantas, un ja nebūtu, mēs šeit neuzkavētos, tāpēc, ka viss ir spēcīgi atkarīgs no mūsu brīvās gribas, un tas, ka mēs lienam šeit atpakaļ, vienkārši norāda uz to, ka mēs to gribam. Jā, mēs jūtam tagad bieži vien smagumu, un tas ķermenis ir jānes, un viņš ir jātrenē, lai viņš vispār funkcionētu pareizi, un ļoti daudz sūdzību par to, kā viss ir, bet ticiet man, mēs tieši tā arī gribējām. Un katru reizi, kad mēs savāram sūdus un liekam kādam citam ciešanas, radam, tad mēs pēc tam to atkal izbaudām savā veidā. Un kamēr notiek šī spoguļošanās, kur cilvēki viens otram parāda spoguli, ja, tad es uzredzu kādam virsū, tas atkal uzredz mani. Un tad tādā veidā mēs tā kā mācāmies viens no otra nerēkt viens otru virsū. Un tas ir ļoti svarīgs process. Un es arī tajā pašā procesā mācos. Un nekādā gadījumā nevaru pateikt, ka es esmu sasniedzis visus tos līmeņus, kurus es tagad redzu vispār, ka var sasniegt. Neskatoties uz to, ļoti smuki var saņemt informāciju, ja uzdot pareizos jautājumus, un viņi ļoti tiek izklāstīti, pat reizēm ļoti detalizēti. Un tev var radīt tādus stāvokļus, kuros tu ieej vienkārši kaut kādā vidē, kur tu vari ļoti ilgi un detalizēti uzdot jautājumus, un tev skaidro visu ļoti sīki un smalki. Tas ir panākams gan ar meditāciju, kas ir vispār, principā, var teikt, labākais droši vien veids. Tas ir panākams ar elpošanu. Tas ir panākams ar entiogēniem, tas ir panākams ar hipnozi un dažādiem transes stāvokļiem. Tas ir vienīgais veids, kā mēs varam uz brīdi atteikties no tā, kas mums liekas, ka mēs esam. Mans ķermenis, tas, kā es runāju ar citiem un kā citi redz mani, tas principā ir viss ļoti jauki un būtiski. Bet tā ir tikai tava projekcija. Tas ir veids, kā tu izpaudies šajā realitātē, nevis tu. Un arī šī realitāte principā ir spēļu noteikumu salikums, gan arī tas, kā tu. Un tev ir ļoti liels iespējas mainīt savu realitāti, bet vislabākais veids, kā to darīt, ir sākumā vizualizēt un formulēt to, ko tu gribi. Un to iemācīties tas prasa beigo pacietību. Tas prasa mentālo uzmanību un spēkus. Un ja tavu fokus var novadīt ar kaut kādiem vienkāršiem trikiem, kas prasīs tavu uzmanību un tev beigās neko beig daudz nedos, tu vienkārši esi nokalpojis kaut kādam stimulantiem. Jā. Tāpat kā sieviete, kurai bija problēmas izstrādāt dopamīnu, viņai iedeva smadzeņu implantu, ievietoja, kas viņai to dopamīnu visu laiku stimulē. Un viņa beigās kļuva atkarīga un visu laiku viņa spaidīja to podziņu un beigās neattīstījās vispār. Un mums ir jāskatās ļoti uzmanīgi, kur mēs spaidām to podziņu un neattīstamies, jo mums ir baigie plāni par nākotni nepārtraukti, bet mēs nepārtraukti tiekam novadīti uz kaut kādiem prastiem trikiem. Un kamēr mēs līdz galam neiemācīsimies savu fokusu kontrolēt, mums ir ļoti grūti būt radītājiem. Mēs vienkārši nespējam absorbēt pareizo informāciju, kļūst aizvien mazākas spējas projicēt idejas. Jo, teiksim, tie cilvēki, kas klausījās kādreiz radio vai lasīja grāmatas, viņiem salīdzinoši ar tiem, kas skatījās televizoru, bija daudz attīstītāka vizualizācijas spēja. Un no vizualizācijas spējām ir atkarīgs tas, cik ļoti tu spēj arī formēt kaut kādus nākotnes notikumus. Tātad, ja tu esi izdomājis, ka tu kaut kādu māju gribi celt, tev viņa jāapraksta praktiski visās detaļās. Jo sīkāk un smalkāk tu izpētīsi to, kā tu uzbūvēt to māju pareizi, jo labākā mājā tu dzīvos. Tu vari paļauties vienkārši uz notikumiem, un tev nav jāsaprot viss no māju būvniecības, vai arī tev nav jāsaprot viss no tā, ko tu tā kā projicē.
Tu vari vienkārši pēc sajūtas. Es gribu justies tā un tā nākotnē, vai es gribu būt ar tādiem cilvēkiem, kuriem ir līdzīga perspektīva kā man un kas jūt to pašu. Tas viss ir pasūtījums, kurš manifestējās vienkārši ar laika nobīdi un negaidītos veidos. Tāpēc mums ir ļoti grūti uztvert to, ka tās atbildes nāk nepārtraukti, vienkārši tam ir laika nobīdi. Ja mēs nākam no realitātes, kur viss notiek tā, mēs ienākam šeit un pēkšņi mums ir jāpieprasa ēst, lai mēs dabūtu ēst. Mums ir jāmācās manipulēt ar vecākiem, lai viņi mums pievērstu uzmanību, lai viņi mūs apģērbtu. Un ja vecāki nesāk mūs pieķert un formēt mūsu apziņu pareizi, tad mēs vienkārši kļūstam aizvien manipulatīvāki. Un pēc tam nākotnē mums atkal problēmas, jo neviens mums neuzticās. Ir ļoti daudz visādi aspektu. Un ļoti svarīgi saprast to, ka tas viss vienlaicīgi ir ļoti svarīgu jēgu. Un pati spēle par sevi ir tikai tik nopietna, cik vajag. Ja mēs pārāk nopietni uztveram to, kas ar mums notiek, mums sākās pieķeršanās. Un pieķeršanās ir kaut kas tāds, ar ko mums jāiemācās tik galā. Tātad, ja es kādu cilvēku uztveru pārāk nopietni, tad es neapzināti sākšu spiest uz to cilvēku kaut kādos veidos, visādos, lai dabūtu tādas reakcijas, kādas es gribu. Veidot attiecības ir jāmācās tas arī tā pieķeršanās regulēt. Tātad vienlaicīgi cienāt brīvo gribu un pieķerties tikai tik daudz, cik vajag. Arī bez pieķeršanās nekas nenotiek. To var ilustrēt vienkārši. Ja es gribu pārvietot mēbeles, man viņai ir jāpieķerās, jāiznes uz pareizo vietu un jāatlaiž. Ja es esmu pieķēries šitam, pieķēries tam, tad vienā brīdī man ir pilnas rokas un es nevaru neko jaunu paņemt, es nevaru līdz galam izdarīt to, kas man ir jāizdara. Bez pieķeršanās es atkal nevarēšu pacelt neko. Tātad ļoti vienkārši. Saprotam, ko mēs gribam, pieķeramies, darām labāko, ko mēs varam, lai to izdarītu. Un tad, kad mēs tajā brīdī mums ir jāatlaiž. Pat tad, ja mēs pēc tam paņemsim atpakaļ, un tā bija tikai daļa no darba, mēs atkal pieķeršamies un panesīsim gabaliņu tālāk. Jo, ja mēs neatpūšoties kaut ko nesam, ja mēs neatpūšamies tad, kad mums vajag reģenerēt enerģiju, mēs vienkārši neizdarīsim to darbu līdz galam un mēs nokausim sevi. Tad vienkārši tas ir jāiemācās ievērot un arī jāattīst savu spēju cienīt citus. Un arī man viņa vēl joprojām attīstās. Es ik brīdim kādam piesienos ar to, ko nav jāpiesienās. Arī daru daudz visādas citas kļūdas, un es aizvien labāk mācos ar to tik galā, tikai tāpēc, ka man ir informācijas kanāli kaut kādi, kas man palīdz saprast to, kas esmu es un kāda ir mana vieta šajā pasaulē. Un tātad mēs varam principā darīt visu kaut ko, bet, ja mēs darām citiem pāri, tad tam būs sekas. Un pie kam tās sekas nav tāpēc, ka tas otrs tik ļoti grib atriepties, bet tāpēc, ka mēs paši gribam saprast, kā bija otrajā pusē, būt šiem vienādojumam. Un tātad mans pieņēmums ir, ka lielākā daļa no manis dzīvo ārpus laika un nodarbojas ar to, ka viņi formē manu realitāti. Tur ir patērnas, kuras es jau esmu izvēlējies pirms es nāku šeit. Ja es ar viņām varu mēģināt cīnīties, bet man nekas baigi nesanāk. Un viņas ir jāiemācās sajust. Ir tāda lielākā daļa no lietām no manas dzīves ir atkarīga no manas tiešās izvēles. Katru minūti, katru sekundi, ko es izvēlos darīt, no tā ir atkarīga mana nākotne. Un vienlaicīgi es izbaudīšu un mācīšos daudz vairāk un vieglāk un labāk, ja es uztveršu realitāti kā rotaļu. Jo, ja mēs paskatāmies uz bērniem, tad viņi uztver pasauli kā rotaļu un viņi daudz ātrāk absorbē informāciju. Vienā brīdī mēs viņus salaužam un liekam viņiem domāt to, ka viņi ir ielipuši kaut kādā ļoti smagā spēlē. Un tas ir tikai daļai patiesība. Jo tad, ja mēs esam ielipuši ar pieķeršanos kaut kādu vai mums ir kaut kādas domāšanas kļūme, tad tas sāk palikt par smagu spēli. Tajā brīdī, kad mēs tiekam ar to galā, mums nokrīt no pleciem baigais smagums. Tāpēc, jo mēs apzinātāk attīstīsimies, jo ātrāk mums paliks viegli dzīvot un pat patīkam. Un mēs varam, dažādas prakses veikt, lai to pieskatītu to, lai mums tomēr attīstās tas kopējā sajūta par pasauli aizvien labāk un labāk. Un tas būtu ļoti labi, ja mēs veiktu kaut kādus, pierakstus un attīstītu savu sapratni par to, kaut vai attīstītu kaut kādu sapratni, kaut kādu mazu daļu no realitātes. Tas viss ir fundamentāls, bet svarīgi, mūsu smadzenes strādā tā, ka viņas neironu tīkli veido asociatīvās saiknes, kur kaut kas viens atgādina par kaut ko citu, un tas atkal atgādina par kaut ko citu, un katram neironam ir no 10 līdz 100 saiknēm ar citiem. Tātad, ja mēs iemācāmies to projicēt uz papīra, kura ideja man asociējās ar ko, tad mēs varam veidot ātrāk to kopējo sapratni par kaut kādu tēmu. Tāpēc prāta kartes es iesaku praktizēt. Strādā ļoti labi. Jā, mūsu attieksme pret šo spēli ir ļoti pamatīgi ietekmē to, kā mēs viņu spēlējam.
mūsu attieksme pret cilvēkiem ļoti ietekmē to, kā viņi reaģēs. Jo, teiksim, ja es padomāju, ka kāds cilvēks ir tāds un šitāds, ir daudz lielāka iespējamība, ka manā klātbūtnē viņš neviļus pamanīs, ka viņš uzvedās tā, kā es esmu padomājis par viņu. Un arī tā ir izdevies darīt. Un es saprotu, ka mums ir īstenībā ļoti liela spēja ietekmēt citus. Ar to ir jābūt ļoti uzmanīgam. Jo, ja mēs neesam paši attīstījušies un mēs ietekmējam, tad mēs ietekmējam citus ļoti negatīvos veidos. Un arī tas ir kaut kas tāds, ko es vēl mācos darīt. Un nevienmēr man tas baigi labi sanāk, bet vismaz ir skaidrs virziens. Un tad ir tāds jēdziens, kā viņu dažādi sauc, bet pieņemsim, ka tās ir trepas. Ja? Un te ir attīstības stadijas. Viņus var projicēt kā Maslowa piramīdu, viņus var projicēt tā kā caur čakrām, kad cilvēks attīstās. Ja, pieņemsim, pirmā čakra izdzīvošana ir svarīgi dabūt, kā panākt to, ka mēs jūtamies vairāk vai mazāk ērti savā vidē, un mēs varam izdzīvot. Pēc tam tas, ka mēs varam mācāmies izbaudīt vispār fizisko realitāti, kāpēc ar savu ķermeni. Tad, ka nākošā ir, ka mēs varam projicēt spēku, un mēs varam savas idejas projicēt realitātē. Nākošais, ka mēs sākam pieņemt citus, un mēs sākam mīlēt pasauli, sevi un cilvēkus. Un tālāk jau aiziet tas, ka mēs varam izpausties, ka mēs savas idejas projicēt gan sociāli, gan mentāli. To, ka mēs iemācāmies saslēgties ar to kopējo apziņu. Tie ir tie līmeņi. Ja ir apakšējie līmeņi nekontrolēti, katrs no tiem līmeņiem sastāv no dažādiem dzīves aspektiem. Pirmais, teiksim, tā izdzīvošana, tur var sākties ar to, ka vienkārši būtne mēģina kā džungļos izdzīvot, pat ja viņi dzīvo pilsētā, un ja viņi redz kaut ko, tad viņi uzreiz grābi. Ja tas nav viņas, jā, un tad tas ir zādzības, un tad viņai atkal velosipēdu nozog, un viņa nozog velosipēdu, un tādā garā, kamēr sāk saprast, ka jābūt pietiekami apzinātam, lai ieslēgtu savu velosipēdu vai paslēptu, un arī varbūt tomēr es citiem nezakšu, jā, bet tomēr rēķināšos ar to, ka var nozagt, un tādas vidas attīstība, tad, protams, alkoholisms iet iekšā ļoti labi ar to visu un citu aspektu. Tā ir tā vide, kur varētu teikt, ka tāda dzīvnieciskāka dvēsele mācās vienkārši izdzīvot un viņai jāparūpējās par savu ķermeni vispār. Un tie ir tādi ļoti fiziski cilvēki, kas, kad viņi attīstās, kad viņi beidzot sasnieguši kaut kādu līmeni, kas var prasīt vairākas dzīves, tad attiecīgi viņi, teiksim, ir darba rūķis kārtīgs un var izpildīt to materiālo un saprast, kā kaut kas fiziski strādā, parasti ir cilvēki, kas strādā ar rokām ļoti labi, talantīgi. Pēc tam atverās nākošais līmenis, kas jau ir kaut kāda smalkjūtība, kas ir caur baudu un ir attīstījušies jau apakšējos līmeņos un var piedzimt jau bagātībā vai ātri attīstīt kaut kādu biznesu vai lai ātrāk varētu nonākt līdz tam, ka viņi tagad bauda pasauli. Tas ir sākumā kaut kādas, prostitūcijas un visādas no abām pusēm. Un visādi citi realitātes aspekti, kas ir saistīti, teiksim, ar ķermeniskajām baudām un pamazām pāriet uz to, ka vienkārši cilvēks ieiet tajā stāvoklī, ka viņš iemācās izbaudīt pasauli vismaz pietiekamā līmenī, lai varētu normāli justies viņā. Un tad, kad bauda ir tas līmenis dvēselē ir attīstīts, tad viņi var pāriet nākošajā, kas ir savu vēlmju projicēšana, un tas ir caur uguni. Tas ir bieži vien, to sauc Indijā, tas ir veselas kastes, ja, tā tad iedalās tajās attīstības līmeņos. Tie saucās karēvi. Karēvi kastē ir raksturīgi tas, ka viņiem gribās pakļaut citus, un viņiem gribās tās savas vēlmes uzspiest citiem. Sākumā tas ir diezgan dramatiski, un viņi bieži vien ir kaušļi, un viņi ir ar fizisku spēku, citi ir vairāk ar viltību, jā, teiksim, politiķi ir tā paša karēvi kastu, principā. Tālāk tad viņi attīstās uz kaut kādu jēdzīgu, teiksim, personu. Un tad, kad viņi ir sapratuši, ka viņi ir degradējuši kaut kādos veidos arī vidi vai darījuši cilvēkiem pāri ar savu kaujinieciskumu, tad nākošajā dzīvē viņi var pārdzimt, teiksim, par ķirurgu. Un ļoti bieži mēs redzam, ka ķirurgi ir labākie ķirurgi psihopāti, un ka viņiem līdzjūtība, jo zemāks tas līdzjūtības līmenis, jo vieglāk viņam tik pāri tam, ka viņš, teiksim, ir netīšām kādu noslaktējis, mēģinot viņu salāpīt. Cilvēks, kuram ir ļoti augsts empātijas līmenis, viņam būs ļoti grūti būt kvalitatīvam ķirurgam. Iepriekšējā dzīvē varbūt pilnīgi mierīgi sēriju veidu slepkavu. Stils jau, principā, iespējams, ka tas pats vai līdzīgs, bet jau tiek kontrolēts un virzīts uz kaut kādu konstruktīvu mērķi. Un tas, principā, ir sirds čakra, tas ir mīlestība un pieņemšana, un tad pamazām cilvēks attīstās tajā līmenī, un sākumā varbūt tā mīlestība nekontrolēta,
varbūt visādas pieķeršanās un manipulācijas ar citiem caur sirdi, caur to, kā sirds domā, caur visādām greizsirdībām un citām lietām. Un vēl joprojām tas pats, tā kā kaut arī cilvēks attīstās tajā vienā līmenī, viņam ik pa brīdi varbūt arī problēmas apakšējos līmeņos, bet viņam vienkārši vieglāk viņus savest kārtībā, jo dvēselē jau ir kaut kāda pieredze. Citreiz ir jāpiemācās vēl tās spējas, kas attiecās uz to jauno realitāti, jo viņi nepārtraukti mainās, neskatoties uz to tā. Cilvēkiem vairs nav tie izaicinājumi, tāpēc viņiem citiem varbūt liekas, ka viņiem kaut kādā ziņā paveicās, jo viņam vienkārši nav jāiet vairs tām mācībām cauri. Un tad, jā, tie cilvēki var attīstīt savu spēju mīlēt un saprast, kā to pareizi darīt un tā kā attīstīt gudru sirdi, jo sirdī ir neironi, kas mācās un tas ir domāšanas instruments arī, kam ļoti spēcīgs. Un tālāk mēs attīstamies uz nākošo līmeni, kas ir spēja izteikt savu viedokli un mēģināt runāt to, kas ir kopējās jēgas vārdā un kļūt par daļai tādu kanālu, kas spēj pozitīvi ietekmēt pasauli ar vārdiem. Un tas ir diezgan plašs spektrs ar visu kaut ko, un tas var sākties ar šarlatānu un beigties ar jau citās dzīvēs par kaut ko daudz iedzīgāku, jo tur arī savas mācības ir, un viņas ir smalkākas nekā pirmajā līmenī, kur iesit savu rāmuru par roku un saprat, ka tā nevajag. Tas ir ļoti tieši un saprotams uzreiz, bet tajos augstākos, teiksim, līmeņos tas kļūst aizvien sarežģītāk. Bet tas nav nekas tāds, ko mums būtu neiespējams tajā brīdī apgūt. Tālāk mums iet šī čakra, kas atbilst par mūsu spēju sākt saskatīt realitāti tādu, kāda viņa ir. Un tas prasa to, ka mēs iemācāmies to, viens variants ir tas ego trīsstūris, ja? Mēs iemācāmies ņemt no savas ilūzijas par to, kāda ir realitāte, teiksim, tik galā ar savām emocijām, tik galā ar savām domām, tik galā ar saviem uzskatiem, ja? Tā kā iemācīt to visu kompleksu atslābināt, lai varētu saskatīt to, kas notiek tā kā tas notiek. Un vienlaicīgi mēs attīstam tajā līmenī spēju projicēt realitāti tādu, kādu mēs gribam, nevis tādu, kādu mums ir tā kā uzšūši mūsu vecāki un kaimiņi un vispārējie. Un tad nākošais jau ir saslēgšanās tieši ar kopējo es. Mēs visi ejam ik pa brīdim cauri visiem tiem līmeņiem, tīpaši dziļā miegā, bet vienkārši jautājums ir par to, uz ko ir lielāks fokus. Teiksim, ja man 70% būtu sirdī, ja, fokus, tad es vairāk tajā dzīvē attīstu tieši to. Bet pārējais fokus man arī staigā pa citiem līmeņiem. Un kas ir vēl interesanti, tas, kad mainoties dzimumam, mums arī pārslēdzās akcents. Teiksim, ja vīrietim ir pirmā čakra vai pēdējā čakra, kā kurš to sauc, tad apakšējā čakra, ja ir plusā, vīrietim ir vieglāk fiziski izdzīvot. Viņam ir lielāka iespējamība, kad ja izmetīs uz neapdzīvotas salas, ka vīrietis izdzīvos. Un tad savukārt nākošā čakra, kas ir atbildīga par baudu, sievietēm ir daudz attīstītāk vai vieglāka pieeja tam čakrai un šim attīstības līmenim. Tad šajā visbiežāk būs sieviete attīstības līmenī. Tad attiecīgi nākošais, kas ir karēvi kastu, karēvi čakra, kas ir atbildi par uguni, ja? Atbildi par to, lai mēs projicētu sevi realitātē. Tā savukārt ir, pirmā starp citu ir zeme, otrā ir ūdens, trešā ir uguns. Tas atkal gribas spēks un spēja cīnīties. Tā kā mēs attīstam tajā līmenī mūsu spēju cīnīties un projicēt savu to vajadzību realitātē. Un tas savukārt biežāk piedzimst kā vīrietis tajā līmenī. Nākošais ir atkal sirds, un tur atkal biežāk piedzimst kā sieviete, lai attīstītu to aspektu. Un tālāk jau, cik es saprotu, tas jau ir sajiet kopā un neatkarīgi jau no dzimumiem tiek attīstīts. Tātad šai spēlē ir arī konkrēti līmeņi, un viņi nav tik sarežģīti. Ja mēs nofokusējamies, ja mēs saprotam, kurā attīstības mēs stadijā esam konkrētajā dzīvē, tad mums ir vieglāk jau orientēties uz to un nemēģināt lekt pār savam dibuā. Tas ir ļoti svarīga lieta, ko es gribēju izstāstīt. Tad tādā veidā mēs ceļojam pa tām tēpēm uz augšu, mums tiek dotas aizvien lielākas un lielākas spējas. Un tad vēl ir tāds aspekts, ka mums, teiksim, sākumā, ka mēs izsaucam kaut kādu enerģiju, mums viņa atnāk nekontrolētā formā, jā formā, teiksim. Ja mūs kāds apbižo skolā un mēs nezinām, kā reaģēt tajā situācijā, tad mēs izsaucam uguni. Ja, tātad šito. Un tajā momentā mēs pēc kaut kāda laika sākam saprast, ka mums tomēr jāiet trenēties un jāsāk apgūt šīs uguns. Un tā situācija, kas bija izveidota mums, tā bija
tieši tāpēc arī domāt, lai attīstītu mūsu nevis tāpēc, ka tur tas čalītis ir kretīns, kas mani apceļ vai kaut kas tam līdzīgs, tam čalītim ir konkrēta noruna ar tevi, ka viņš palīdzēs tev attīstīties. Tad dvēselē. Tas dod to, kad es varu sākt apgūt sākumā caur nevaldāmām dusmām. Es domāju, kā tagad tikt ar to galā, un beigās es atrodu kaut kādu, teiksim, vietu, kur mācīties, trenēties, vai man flāters aizsūta uz Taekwondo vai vienalga uz kurien. Jā, un tu esi spiests apgūt to, kas tev ir jāapgūst. Un tāpēc, ja mēs sagaidām pātagu, tad mums liekas, ka dzīve ir grūta, bet ja mēs visu laiku ejam uz kaut kādiem burkāniem un mums ir apmēram saprast to, kā tā karta strādā, tad mums ir daudz vieglāk iet to visam cauri. Tie cilvēki, kas sūdzās, ka viņiem ir tā kā grūti, vienkārši pirmkārt cilvēki nesaprot, kā tā attīstība notiek, un otrs ir tas, ka cilvēks ir izvēlējies pēc iespējas ātrāk tikt ar tām visām mācībām galā. Un tas viss tiek saspiests aizvien īsākā termiņā. Tur vienā vai dažās dzīvēs cilvēki spiež sevi iet cauri tām visām mācībām, jo varbūt viņi ir trāpījušies šeit un nav gājuši cauri visam dzīvnieciskajiem slāņiem un pieraduši pie tā, kā šeit notiek tās lietas šajā spēlē. Un tad var būt grūti. Jā, un mums šajā spēlē ir 4 stihijas, kas ir materiālās. Jā, tātad uguns, ūdens, zeme, gaisa, un tā kā frekvenču oktāvs. Un tie ir tādi arī tā kā vispārinājumi priekš mūsu apziņas, kuros mēs esam iemācījušies. Tā kā caur šo ķermeni, šis ķermenis ir sasalēgts ar tām 4 stihijām. Nevis ķimiskajiem elementiem tik daudz, protams, skābeklis un ogleklis un viss pārējais, bet citā aspektā arī to, kādos tonalitātēs, kādās materiālajās fāzēs. Mums vajag zemes stihiju, lai mēs varētu veidot priekšmetus kaut kādus. Mums ir šķidrumi, lai mēs varētu ar viņiem arī strādāt. Tātad ūdens ir fundamentāli svarīgs. Mums ir gāzes, lai mēs tātad varētu augot un caur viņām varētu skaņi izplatīties. Un mums ir uguns, lai mēs varētu strādāt ar enerģiju, teiksim, tādā veidā, ka sildīt sevi. Jā. Tātad tas viss ir ļoti svarīgi aspekti šai spēlē. Un tas, ka viņi tik smuki saliekās pa oktāvām un tik labi mums kalpo, ja, tas ir viss arī projicējās arī mūsu ķermenī. Ja, tātad, ja tu gribi nomierināties, pastaigā gar jūras krastu, aperies, pameditē uz ūdens un tu esi tā kā nomierinājies savu enerģiju. Ja tā ir pa daudz, tad tu paliec stagnātisks, tu paliec pasīvs un infantils un čīkstulīgs un nesiet man baudu. Ja. Un tad, ja mēs tā kā gribam no tā atkal tikt vaļā, tad mums atkal ir mūsu dzīve iemet iekšā kaut kādos apstākļos, kur mūs apbiežo. Mums ir jāattīsta tā spēja kādam sadot. Ja. Un tas attīsta mūsos uguni. Un tad, kad attīstās uguns, tad, teiksim, mēs varam arī meditēt pie ugunskura vai pie sveces un varam iet trenēties. Un sākumā tas uguns būs agresīvs un nekontrolēts. Un tad laika mēs iemācīsimies ar to strādāt, un tas kļūs par mūsu draugu. Tātad mūsu kalpu, nevis mūsu saimnieku. Jā, tātad nevis stihija kontrolē mani, bet es viņu. Tas atkal būs par daudz, tad mums vajadzēs nomierināties un tādā veidā pa horizontālo staigātā attīstību. Tātad ūdens ir iekšējās emocijas un uguns ir ārējā izpaustās. Gaiss un zeme. Gaiss ir atbildīgs par mentālu, par komunikāciju, par vizualizācijām, tādām lietām. Pareizāk sakot, vizualizācijas ir aiziet uz nākošo, kas ir gars, 5. stihija. Savukārt zeme ir atbildīga par materiālo pasauli, par to, kad to var pierādīt, tātad tas ir, ja. Un var jau ar rokām uztaisīt, tātad no tevis ir jēga, ja tu var tikai muldēt, tad nav jēga no tevis. Bet gaisam ir ļoti laba pieslēgšanās garam, tāpēc var vilkt visādas idejas un izplatīt viņas caur gāzēm, ja, caur gaisu, caur skaņu, caur vibrāciju. Un tad, ja cilvēks aiziet pārāk tālu mentālajā pasaulē un kaut kādās idejās un lūdzu visu laiku, tad viņam ir jāatgriežas uz zemi un jādara lietas līdz galam, jāiemācās. Un savukārt, ja viņš ir pārāk ielipis, pieķēries kaut kādām lietām, viņam atkal ir problēmas izlīst no viņam ārā. Viņš pārāk detalizēti lien iekšā visā un neredz savu kopbildi bieži vien. Ja? Un tāpēc balanss starp tām abām stihijām savukārt attīsta cilvēku mentāli un fiziski. Tos radošos aspektus, kas ir no kurām mēs konstruējam realitāti. Tas ir tas, ko es gribēju izstāstīt par šo spēli. Jā, iemācīties būt piedzīvotājiem, kas māk gan izbaudīt šo realitāti caur rotaļu. Tātad viss tas, ko es stāstu, ir jāatcerās, ka tā ir spēle. Un spēles elements ļoti svarīgs ir rotaļa. Tātad, ja nav rotaļas, bet ir pārāk liela pieķeršanās, mēs kļūstam smagi un mēs ielīpam kaut kādā vienā aspektā. Ja mēs sākam riņķot ap viņu un
bezgalīgi mēs varam kaut kādu krūzīti riņķot, ja, un neko beigās neatrisināt. Un tāpēc ir vajadzīga tā spēja izlīst ārā, atlaist visu, kas tad atlaist prātu, atlaist ķermeni, atlaist savus uzskatus, emocijas, visu atlaist, kamēr tu iemācies sasniegt tos līmeņus, ka tu esi vienkārši esi. Ja. Un tajos brīžos, ja tev rodās kaut kādi jautājumi, tu viņus var uzdot, citreiz tu uzreiz saņem atbildes, citreiz pēc laiciņa, bet arī tad, ja tu, teiksim, esi spēlē un nevis meditācijā, bet kaut kā darbojies, arī tad tu var, interesanti, kāpēc tas strādā tā. Arī tad tu var uzdot jautājumus un ticam, man tev atbildēs tieši tādos veidos, kādos tu vislabāk mācies tajā brīdī. Un tad, ja tu vajag situāciju uzburt, lai tu saprastu, kā tevi runā un tev skaidro, tad uzbursies tev situāciju. Nu, lūk. Jā, tātad, bet viena no svarīgajām mācībām ir tas, ka, lai tu atgrieztos uz to, ka dzīve ir rotaļa. Tātad, pareizāk sakot, dzīve ir spēle, un ja tu rotaļīgāk viņu uztversi, tev būs vieglāk mācīties, un tu mazāk ieliksi kaut kādās lietās un spilgtāk apgūsi to, un vairāk izbaudīsi. Un saprast to, ka tava lielākā daļa dzīvo ārpus laika, viņai ir jākontrolē tava realitāte, nevis tev kā piedzīvotājiem. Tev piedzīvotājiem ir jāuztver to, kas notiek, jāizdara savu secinājumu un jāsūta uzdevumu, jāsūta jautājumu. Tātad jālemj. Tā kā uztver, mēģina iebraukt un tad lem kaut ko. Vai uzdot jautājumu, vai kaut ko darīt, ja? Un ķermenis jau pats izpilda tev principā. Ja tev ir lēmums paņemt krūzīti, padzerties, tad ķermenis tev pats to visu izpilda. Nu jā, ka tad tev ir vieglāk ieiet tajā plūsmas stāvoklī. Jūs varat pameklēt tādu terminu kā flow. Un tas, ja mēs ātrāk apgūsim to vieglumā, kur mēs varam dzīvot, jo vieglāk mums būs. Ja? Jā, un saprast to, ka mums ir arī kopēja apziņa. Mums ir tas ir gan lokāls fenomens, tātad, ja mēs dzīvojam vienā mājā, mums var sinhronizēties ļoti daudzas lietas, tā skaitā domas, un ja mums iekšējie konflikti ir, tad viņi arī izpaudīsies ārā, kā ārējais teātris. Ja? Jo mēs vairāk mācāmies runāt labi par cilvēkiem sev iekšā, jo vairāk viņi labi uzvedīsies realitātē. Jā, iemācīties strādāt ar savu fokusu, jo, ar ko es arī sāku, ka mūsu fokus nepārtraukti novada uz visādiem lētiem trikiem, tad mums jāiemācās viņu savākt atpakaļ. Un labākais veids, kā to sākt darīt, ir iemācīties mentāli atslēgt, kas ir atslābināti, kas ir darāms tā kā meditācija. Tu sajūti, ka tu izlēmi, ko darīt, nevis tavs prāts tā kā nesās pa automātiku, ja? Programo kaut ko jau iepriekšējo, vai iet tur skatīties YouTube automātiski pilnīgi, ja? Ja ir emocijas, emocionālā inteliģence, neuzrauties atkal uz tiem pašiem cilvēkiem un iemācīties ar visādām saviem aspektiem tik galā, ja? Tas viss ir ļoti svarīgi spēles elementi, un mēs šeit esam, lai to visu apgūtu. Un tad, kad mēs, arī viens aspekts ir tāds, kad mēs, teiksim, aizbēgam no šīs realitātes, atgriežamies, teiksim, tajā, ka mēs esam mājās, ka mums ir pilnīgi mājas sajūta, ka mēs esam, teiksim, savā ciemiņā, kas tur ir varbūt uz citas planētas, kur nekas baigi nenotiek, jo nav matērijas, tādas spēles ar matēriju, un attiecīgi visu, ko es iedomājos, notiek šitā, un cilvēki, būtnes, tā kā, vai dvēseles spēlē tās pašas spēles, un viņam tas attīstības līmenis ir teiksim, tāds, ka mēs atgriežamies tur atpakaļ, kādu brīdi mēs esam super laimīgi, bet tad mēs vienā brīdī saprotam, ka tas ir bērnu dārzs, teiksim. Kad tu piedāvā kaut kādas jaunas spēles, ko tu esi apgūši šajā realitātē, tad priekš kā mēs jau miljardiem gadu spēlējam šitās spēles, kāpēc mums vispār kaut ko jaunu vajag. Un tajā brīdī tu saproti, ka tomēr es gribu attīstīties, un tomēr es gribu būt interesantāks un spējīgāks, un tas, kad es nevienmēr to izbaudu, tas ir tikai tāpēc, ka es uz to neeju apzināti. Jo apzinātāk es iešu uz to, jo mazāk man dzīve sagādās kaut kādas problēmas, jo tās visas problēmas ir tāpat tā kā angļu valodā ir. Jo problēma ir vienkārši tev uzdod atrast atrisinājumu 2x2, jā. Un tā ir problēma. Un tā, kad tu atrisini to, tad tu ir 4, jā. Nu, lūk, tātad problēma ir uzdevums, nevis kaut kādas mokas, jā. Un ja mēs pareizi saprotam to vektoru, ka mēs attīstamies uz to, lai visam būtu labi, tāpēc, ka viss ir es, tas kompass ir nostādīts pareizi un mums būs vieglāk attīstīties caur mazāk ciešanām. Ļoti vienkārši tas arī ir tas ceļš, kas mums palīdzēs mazāk mocīties šajā spēlē. Paldies, liels!